Iespējams, arī tu esi to sajūtis, ka atrodoties kādā jaunā vietā, vai tu esi tur pieņemts, vai tu esi tur gaidīts, vai ir tomēr kaut kādas citas sajūtas. Un, protams, tad, kad tu sajūti to, ka tu esi šeit mīlēts un ka ir tā pieņemtības atmosfēra, tad parādās cerība, parādās vēlme būt tajā vidē. Un arī noteikti tad, kad atgriezās pazudušais dēls no šī grēcīgā ceļa pie sava tēva, pirmo, ko viņš piedzīvoja, pieņemtību, tāpēc tēvs skrēja viņam pretīm, tā jau bija pieņemtība, viņš apķēra viņu ap kaklu. Tā bija pieņemtība. Tālāk viņš deva viņam vāru gredzenu, apģērba viņu un uztaisīja viņam lielu mīlestību, ielaižot viņu savā namā. Tāpēc ļoti svarīgi, lai šodien mums kā kristiešiem būtu šis pieņemtības gars, jo, kad mēs domājam par Dievu, tad Bībelē teikts, ka viņš nevienu no mums neatstums. Ja? Tātad visu, ko Tēvs man dod, Jēzus teica, viņš nāk pie manis, un kas nāk pie manis, to es neatstumšu. Tāpēc Dievam nav atstumtība, viņam ir tieši pieņemtība, viņš pievelk pie sevis. Viņš teica, kad es augšām celšos, es visu vilkšu pie sevis. Tāpēc, ja mēs esam Kristus garā, un Bībelē teiks, ka nav Kristus gara, tas viņam nepieder. Romiešiem 8. nodaļā teiks par to. Tāpēc, ja tu esi Kristus garā, tad noteikti būs šī pieņemtība. Tāpēc es šodien gribētu uzrunāt tevi ar šo Romiešiem 15. nodaļu, 7. pāntu. Te teikts, pieņemiet citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis Dievam par godu. Tātad tā ir tā kā pavēle mums, pieņemiet citu. Te nav teikts, ja tas būs tavas tautības, ja tas būs tādā pašā sociālajā stāvoklī kā tu, te ir teikts, pieņemiet citu, un Jākova vēstule 2. nodaļā mēs lasām par to, ka nedrīkst uzskatīt cilvēka stāvokli. Tas nozīmē, ka vai šis cilvēks man ir vērts, vai būs viņš man izdevīgs, un tādā veidā Bībelē teikts arī Tesaloņiešiem 1.4.6, ka mums nedrīkst savam brālim pārdarīt vai viņu kaut kādā veidā izmantot, jo Dievs par to ir soģis. Tāpēc ļoti uzmanīgi, lai mēs pārodam savus motīvus, kāpēc mēs šo cilvēku sagaidām, kāpēc mēs viņu mīlam. Tāpēc, ka Dievs viņu ir iemīlējis, Kristus par viņu ir miris, un ja Dievs viņu ir pieņēmis, ja Dievs viņu atvedis, ir uz draudzi, ja, jo tas arī ir tas moments, ko cilvēki ļoti sajūt, vai mani šeit gaida. Tāpēc mēs sakam, Dievs tevi gaida, Dievs tevi mīl, Dievs tevi pieņem, bet atnākot uz draudzi, es kaut kā redzu, ka man viss paiet garām. Tāpēc tā ir kalpošana. Bībelē teikts, lai tas ir mūsu tā kā upuris. Ja, tā kā es saprotu, ka man gribās ātrāk aiziet uz virtuvi, tur paēst vai uz mājām aiziet, tas tā kā ērtāk ir. Bet, ziniet, kalpojiet citam mīlestībā. Tas nozīmē, ka es aizturos, es kaut kā iespringstu, es pieeju pie cilvēku, uzzinu, kā viņam klājas, un varbūt ir iespēja par viņu palūgt. Ja? Tāpēc ļoti svarīgi, lai šeit mēs esam jūtīgi, lai mēs tā kā nepliejamies virsū arī, ja? Bet arī tas, ka mēs izrādām interesi, mēs izrādām uzmanību, un tāpēc nav tik daudz, svarīgi, kā varbūt cik tās svētdienas bija dievkalpojumā, ja? Bet kāda bija pēc tam attieksme. Tāpēc, ka bieži vien cilvēks no pirmās reizes, kad viņš atnācis par uz draudzi, viņš nesapratīs varbūt visu tanī svētdienā, bet viņš sapratīs tajā mīlestības valodā, kādā šī draudze runā. Tāpēc es tā gribētu, lai tava sirds ir plaša. Ja, kā Pāvils arī teica korintiešiem, ka jums, mūsu sirdīs ir vieta, bet jūsu sirdīs priekš mums nav vietas. Tāpēc viņš saka, tā kā paplašinieties. Tāpēc iespējams, ka arī tev ir, ka tu tā kā ļoti, cilvēks tā kā zortē, tā kā pa labi, pa kreisi. Ja, un tāpēc tava kalpošana nevar būt tik efektīva. Tāpēc kalpošana sākās no pieņemtības. Jēzus atnāca pie saviem viņu nepieņēma, bet tie, kas viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem. Tāpēc uzņemt,
pieņemt, un tālāk notiek lielas lietas, liela brīnumi. Bet šis tas vārds, kuru es gribētu, lai mēs tā kā pārvēršam lūkšanā, palūdzam par to, lai tiešām Dievs pārmaina mūsu sirds. Dievs ļoti lūdzu palīdz, svētī šie cilvēki sirdi, Dievs palīdz, lai viņi ir mīlošāki, lai viņi tā kā nemēro cilvēkus, un tā kā nav, ka šis ir savējais, šis ir tā kā kaut kāds citādāks, ka viņš man tā kā neiedarās manos standartos. Palīdz Dievs, lai tu teici, ka mīlestība apklāj. Ja, Dievs palīdz, lai tiešām mēs varam kaut kāds trūkums apklāt un padomāt, kā es šim cilvēkam varu pakalpot, kā viņš var izmainīties. Tāpēc lūdzu Dievs svētī, lai mēs skatāmies ar ticību uz cilvēku, lai mēs skatāmies Dievs caur Jēzu tavu prizmu, ka tu par viņu esi miris krustā, ka tu esi izlējis savus asinis, ka viņam ir dots tās pašas debesis, kuras ir man dots, un arī tie paši apsolījumi, kas ir man dot. Tāpēc lūdzu Dievs svētī mūs, lai mēs esam efektīvāki, lai tu varētu caur mums darboties, un lai cilvēki var mūsos ieraudzīt tevi. Es pateicos tev par to Jēzus vārdā. Āmen. Ierakst komentārā, ko tu domā par šo tēmu. Es svētīts, visu labu!